Thank you, Jesus! Zdaro, mani sauc Natālija, bet cik reizes jau varu teikt, ka mani sauc Natālija? Vienkārši man ir jauni māti un ar to pietiek. Un tu skaties, paldies, Jēzu! Thank you, Jesus! Internetā aicina parakstīties par Latvijas pievienošanos ASV. Sabiedrības petīcijas portālā avās.com bija izteikts aicinājums parakstīties visiem, nevis visiem, bet vispār parakstīties par Latvijas pievienošanos ASV. Petīcijas autori saka, ja Latvija pievienosies ASV, tad mūsu dzīve būs daudz labāka, spožāka, skaistāka. Algas būs tik lielas un pensijas arī būs tik lielas, un mūsu iedzīvotāji priecāsies par to, ka viss ir ļoti labi un viņi nebrauks projām. Protams, ka tas izrādījās joks, jo kam gan vajadzēs to Latviju. Bez tam šajā mājaslapā bija pievienota petīcija, lai Latvija pievienotos Krievijai, bet nes kāpēc tieši šīs idejas autoram tika piespriests cietumsods. Vai nākamā petīcija būs Latvijas pārcelšanās uz mēnesi? Thank you, Jesus! Leonardo DiCaprio ieguva savu pirmo Oskaru. Pēdējo reizi kāds režisors 2 gadus pēc kārtas bija dabūjis balvu tikai 1950. gadā. Tā ir maza daļiņa no vēsturītes. Visiem nav vienalga, ka Injaritu ir 2. gadu pēc kārtas dabūja savu Oskaru, taču gan mēs esam ļoti priecīgi, ka DiCaprio ir saņēmis savu balvu. Apsveicu. DiCaprio ir saņēmis savu Oskaru un sociālajos tīklos visiem jokiem ir pienācis gals. Punkts. Pateicoties propagandai internetē, DiCaprio varētu pat neko nedarīt, un tāpat viņš dabūtu šo Oskaru. Un viņš varētu tēlot pat telpas augu. Varbūt ne telpas, bet vienkārši zaļu augu, un viņš tāpat dabūtu šo Oskaru, jo fani viņu bija tik ļoti atbalstījuši un propagandējoši, ka viņam vienkārši to iedeva jau Oskariņu. Par ko tad tagad cepties tiem visiem interneta lietotājiem? Kam tagad vajadzēs Oskaru? Leonardo nav neviena Oskara. Ja viņš ir pelnījis viņu, es tūlīt uzrakstīšu to visiem. Viņš vakar dabūja Oskaru. Džonijam Depam nav neviena Oskara. Viņam vajag. Tāpat vienīgais, ko viņš tajā filmā ir darījis, attaisījis skābu ģīmi. It kā viņš mēģinātu to Oskaru piedzimdēt. Thank you, Jesus! Briselē tulku trūkuma dēļ no apcietinājuma tika atbrīvots latvietis, kurš pārdāja 4 kg kokaīna. Briseles tiesu kolēģija no apcietinājuma atbrīvojas latvieti, kura bagāžā tika atrasti 4 kg kokaīna. Atsaucoties uz ziņu aģentūras BLG avotiem, vēsta interneta vietne RTL Info. 20 gadus vecais latvietis tika apcietināts 20. janvārī, kad viņš Briselē ielidoja no Dubajas. Pirmkārt, nu baigi ideāli, viņš izdomāja bagāžā narkotikas, vest būtu sarījies telefonu maisiņus iekšā, 4 kg domā, ar rokām vēl paņemt un pārnest, vai ne? Raineru lidoja. Otrakārt, baigi ideāli, tulka nav, nekāda cietuma nav, apcietinājuma nav, sodi nav, dari ko gribi. Ideāli. Varbūt visur tulku nevajadzēs. Ačo, staigāsim brīvībā. Tas ir jūsu kokaīns. Mandaro zabando, fadaka žodin palēčiku marando. Kindo rozode pederasto de baradzo karaza rebato. De kas to te? Barack Obama to, ka žakarando, pazando, reito, de lampos, de škapo. Pieņemsim, ka šī schēma darbojas arī citās dzīves situācijās. Strājums, kundze, kā tā no valsts budžeta varēja pazust 80 miljoni? Ambandores apkārušu karādzo pēc 8,1 miljoni de kamado de kaputījāču korēgrāts, ja? After shopping katēta pēc raudu, kas stringi to brēpē. Thank you, Jesus! Дорогие наши зрители, поздравляем вас с Новым годом, прошедшим, будущим 8 марта, который будет. И поздравляем вас, что вы наконец-то смотрите наш «Paldies Jēzu, спасибо Иисусью» блог. Это не религиозная программа, я вам сразу говорю. Мы тут говорим просто на латышском, это не выдуманный язык, он существует. И сейчас мы будем обучаться этому шедевральному языку, латышскому, латвiešu валода. И буковка у нас следующая будет буковка N, и на буковку N будет латышское словечко. Nodokļi. Laiko un šeiro mūsu video YouTube, Facebookā, draugos un Twitterī. Un tagad es jums pateikšu to, ka jūs nezināt, ka mēs esam Delfos, un tas ir slikti. Un šoreiz es uzdošu jums jautājumu tādu, tas ir ļoti nopietns jautājums, un es patiešām gribu, lai jūs nopietni attiektos pret to, ko es jums tagad teikšu. Jo tas patiešām mūs interesē, un to redzēs visa pasaule.
Jautājums ir šāds. Kāds ir tavs mērķis šajā dzīvē? Un, kad jūs atbildēsiet uz šo jautājumu, tad es pastāstīšu, kāds ir mans mērķis. Nu labi, es pastāstīšu uzreiz krāsot matus. Tā, laikam tev es teikšu tagad. Thank you, Jesus.